Cirku triku apguve ir aizraujošs un izaicinošs process, kas prasa gan fizisko, gan mentālo sagatavotību. Tas nav tikai par izpildījumu, bet arī par radošumu un spēju pārvarēt grūtības. Šodien esam ieradušies Rīgas cirka skolā, lai ielūkotos triku apgūšanas procesā. Mani sauc Ilze Tormana Kļaviņa, esmu cirka skolas vadītāja. Mēs atrodamies Zeļu ielā, kur notiek cirka skolas nodarbības. Cirka skola tika izveidota 2017. gadā. Var apmeklēt gan bērni, gan pieaugušie. Bērni vecumā no 5 gadiem un pieaugušie attiecīgi līdz 105 kaut vai. Mani sauc Dmitrijs, es esmu cirka skolas treneris, pasniedzu žonglēšanu un līdzsvara disciplīnas. Pats sāku no ugunsšoviem, kaut kā brīdī sāku mācīties arī žonglēt un sanāca, ka man piedāvāja strādāt cirka skolā, kad tikai viņi atklājas. Es padomāju, ka būtu forši, ka es varu padalīties ar savu zināšanu. Visiem ir pieejams dažādas disciplīnas. Dažādas žonglēšana disciplīnas, dažādas akrobātikas, gan gaisa, gan grīdas. Cirka skola gada beigās vienmēr gatavo izrādi, kas nozīmē, ka šīs skatuves iemaņas arī ir nepieciešams. Nevis tikai tehniskās zināšanas, bet arī skatuviskās. Šobrīd cirka skolas audzēkņi jau gatavojas noslēguma izrādē, kas notiks jūnija sākumā. Man tur arī bailīgi uzkapt. Tāpēc es arī pārvietojos pa zemi, es neuzkapu nekur nelieku. Ja, vienīgais, ko mēs metam bumbiņas, vales, tur baili no krītieniem, kā nesanāks. Pieauguši cilvēki, viņi zina, kāpēc viņi nāk, viņi motivēti, un bērnus vairāk ir jāmotivē, bišķiņ citādi. Cirkam ir 5 vērtības – dažādība, sadarbība, māksla, izaugsme un uzrīkstēšanās. Mēs visi esam dažādi. Mums nestrādātu visi tie paši paņēmieni uz visiem, jā, diemžēl. Un katram ir jāatrod to celiņu, kā viņam vieglāk saprast. Svarīgi par cirka skolu ir tas, ka neviens neskatās, cik tu esi tievs, resns, garš, īs, attīstīts fiziski vai kā. Uz cirka skolu var nākt un mēģināt, tāpēc šī izaugsme un uzrīkstēšanās nākt un pamēģināt. Ar jums kopā bija Daniela Bilmane, Paula Dziesma, Reizija Kļaviņa, raidījums Kivī.